Čau visiem, te es Paula. Jau kādu laiku esmu domājusi par īpašu video sēriju veidošanu, un beidzot esmu saņēmusies, un te nu jums ir mana pirmā video sērija, kuras nosaukums ir Paulas sarunu stūris. Šajā sarunu stūrī mēs runāsim par lietām, kas mūs uztrauc, nomāc, vai arī tieši otrādāk iepriecina. Tieši tādēļ šī būs vieta, kur mēs varēsim padomāt par dzīvi, komunicēt arī savā starpā un uzlabot savu ikdienu. Es tā domāju, jo mēs kopā to varam. Pats pirmais video šajā sērijā būs īpaši veltīts mūsu sapņiem, mērķiem un to sasniegšanai, jeb, kā man patiktu teikt, 3 soļi, lai sasniegtu savus sapņus un piepildītu savus mērķus. Īsumā par šo pirmo soli varētu teikt to, ka pats svarīgākais ir sapņot, fantazēt un mēģināt izdomāt ko tādu, lai tas palīdzētu mums uzlabot mūsu ikdienu un mūs vienkārši iepriecināt. Jo kāda jēga sasniegt mērķi, no kura tad pēc tam nekāda labuma nav dzīvē. Tieši tādēļ šis ļoti sasaucas kopā ar mūsu hobijiem, ar visām lietām, kas mums patīk, kā arī ar mūsu vērtībām. Piemēram, es esmu dziedātāja, un es dziedu jau daudz gadus, un man jau kopš pašiem pirmsākumiem ir bijuši mazie mērķīši, mazie sapnīši. Tas ir svarīgi, lai sasniegtu vēl augstāku līmeni un lai kāptu pa šīm karjeras kāpnēm vai vienkārši izaugsmes kāpnēm. Tādēļ mums katram prātā ir jānosprauž šie mērķi, lai mēs varētu augt un attīstīties. Un visas šīs mazās idejas un visus šos mazos sapņus būtu ideāli, ja mēs varētu pierakstīt kaut kādā kladītē vai arī vienkārši iemūžināt kaut kādā veidā vai vienkārši apkopot kaut kur kopīgi, lai to neaizmirst un uz to tiektos. Tad, kad mēs esam apkopojuši visu mūsu idejas, pierakstījuši kaut kur vai arī kādam izstāstījuši, tad mēs nonākam pie otrā punkta, kas ir konkrēti izplānot un realizēt mūsu sapņus. To var darīt vairākos veidos, vai nu lūgt atbalstu kādam, kuru tu pazīsti, vai arī vienkārši strādāt, lai sasniegtu šo mērķi. Un ļoti bieži ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai sasniegtu to, ko mēs esam iecerējuši. Tādēļ šajā situācijā mums palīdz dažādas jauniešu organizācijas, kuras piedāvā dažādus projektu konkursus. Un viss, kas tev ir jāizdara, ir jāapkopo tavs sapnis, mērķis vai ideja vienā projektā. Un šis projekts jāiesniedz kādam izskatīšanai. Un tad tu tikai gaidi, vai kāds apstiprinās šo projektu, un vai kāds tev palīdzēs, jo bez līdzcilvēka atbalsta mēs nebūtu tas, kas mēs tagad esam. Un lūgt palīdzību nav nekas slikts, it īpaši tad, ja kāds pasniedz ar rociņu un saka, nāc piesakties šajā projekta konkursā, dosim tev atbalstu, ja tos projekts būs ļoti labs. Tieši tādēļ es devos uz Valmieras novada fonda jauniešu ideju laboratoriju. Tieši šeit es vairāk uzzināju, kas vispār ir jauniešu organizācijas, un kādā veidā viņas var palīdzēt tev piepildīt savu sapni un mērķi. Šobrīd atrodas Ceplī, kas ir jauniešu ideju laboratorijas veidot atpūtas vieta un vienkārši vieta, kur pačilot vēl jauniešiem Valmierā. Un esmu kopā ar Samantu, Valmieras novada fonda jauniešu ideju laboratorijas dalībniece. Jauniešu organizācija ir tieši tas, kas tas arī izklausās. Tā ir jauniešu grupa, vairāk jauniešu kopā, kas darbojas lūk šīs organizācijas mērķa labā. Valmieras novada fonda jauniešu laboratorija arī ir aktīvi jauniešu kopums, kas ar dažādām finanšu piesaistes aktivitātēm piesaista finanses citu jauniešu idejām. Tas notiek tā, ka visu gadu, mūsu gads sākas septembrī un ilgs līdz vasaras sākumam, un šeit tad arī vasarā, mēs organizējam dažādas finanšu piesaistes veidus, dažādas aktivitātes, un lūk ar šo savākto naudiņu laižam gaisā mūsu projektu konkursu pavasarī, kurā jaunieši iesūta savas idejas, un mēs viņiem palīdzam tās īstenot gan ar naudiņu, gan ar padomu. Gan finansiāli, gan ar padomu. Jā, tieši tā. Viena no mūsu finanšu piesaistes aktivitātēm ir basketbola kluba Valmieras Ordo mājas spēlēs Vidzemes Olimpiskajā centrā. Mēs organizējam bērnu stūrīti mazajiem faniem. Un tur arī ir iespējams nākt, pieteikties un šos mazos bērnus pieskatīt. Un mums ir tāds kā apbalvojums par to, ka, ja tu atnāc uz šo vienu spēli un pieskati šos bērnus, tad tu iegūsti ielūgumu uz nākamo spēli. Bet, ja tu atnāc uz 4 spēlēm pieskatīt bērnus, tad iegūsti brīvbiļeti uz kino gaismu kādu no seansiem. Kas ir ritīgi forši, ticiet man. Tad, jā, Iela projekta konkurss ir viss mūsu, tā teikt, mērķis, savākt finansējumu mūsu lielajam projektu konkursam, kas tiek parasti izsludināts pavasarī.
Tagad. Tad, projektu konkurss ir tā iespēja jauniešiem iesūtīt savas idejas, lai mēs šīm idejām dod tā teikt zaļo gaismu un palīdzētu jauniešiem tās īstenot. Mūsu projektu konkursu vērtēšanas kritērija ir tāda, ka ļoti svarīgs ir šis devums sabiedrībai, kā arī sabiedrības iesaist projektu īstenošanā, kā arī ilglaicība. Tas var izpausties visdažādākos veidos. Tiem vienmēr nav jābūt kaut kam ļoti taustāmam. Mēs esam atbalstījuši arī, piemēram, dažādas pasākuma idejas, bet no kura rezultātā rodas, piemēram, disks, tiek ierakstīta dziesma kopīga, vai izstāde, mākslas darba izstāde, ja ir organizētas radošās darbnīcas vai mākslas darba darbnīcas bērniem vai jauniešiem. Tad tas vienmēr nav jābūt kaut kam tādam pavisam paliekošam. Tas arī ir salīdzinoši vienkārši. Ir iespējams aizpildīt pieteikumu anketu www.nef.lv sadaļā jaunieti, tālāk īsteno ideju, kur ir iespējams sameklēt pieteikumu anketu tieši šī gada projekta konkursam, kur jaunietim ir jānorāda, no kurienes viņš nāk, tad klasiski diezgan informācija, personas kaut neviens neprasīs, kā arī jāapraksta savu ideju, uz dažādām, kas ir oriģināls ideja, kāda būs šī sabiedrības iesaist un tā. Bet es varu pateikt, ka tas nav nekas tāds ļoti sarežģīts un nevajag nobīties no tā. Un svarīgākais ir tas, lai ideja tiek īstenota Valmierā un apkārtējos novados, kas ir Burtnieki, Beverīna. Valmierā apkārtējos novados. Konkurss norisinās tā kā divās kārtās. Pirmā kārta ir aizpildīt šo anketu, nosūtīt mums. Tad mēs paskatām, izvērtējam un atbildēsim tā kā jaunietim un parādīsim, ko vajag vēl uzlabot un palīdzēsim vēl uzlabot un nāksim pretī ar idejām un apmeklēsim arī viņu klātienes tikšanās, lūk šo idejas īstenošanas vietu, lai tieši uzzinātu, kā jaunietis šo ir domājis, jo mēs arī saprotam, ka iespējams ir rīga superīgā ideja, bet varbūt nesanāk tik labi to noformulēt, tāpēc mēs dodam arī iespēju vēlāk šo pēc mūsu tikšanās, mūsu klātienes tikšanās uzlabot šo pieteikumu ar kaut ko vēl. Un tagad jautājums, ko noteikti visi grib zināt atbildi. Mūsu budžets šogad ir 1500 eiro, viss kopējais konkursu budžets. Vienas idejas vērtība ir līdz 500 eiro. Tas it nemaz nenozīmē to, ka ir jābūt 500 eiro obligāti ir jāiztērē. Nebūtu ne, ideja var būt arī 50 eiro apmērā, 100, 200 un 300. Bet maksimālais 500, bet tiem nevairāk, nē. Iesaistoties Ilā, tev ir iespēja uzzināt, kā top idejas, Iegūt jaunus draugus. iegūt jaunas paziņas, uzzināt, kā rakstīt preses relīzes, Vērot dažādas interesantas projektus. iemācīties noformulēt savu viedokli un prezentēt to citiem, Pieskatīt bērnus basketbola spēles un pēc tam iegūt vērtīgas balvas. Jā! Tā kā ja tev ir idejas, vēlam kaut ko darīt aktīvi sabiedrībā un kaut vai sevis paša labā, un ja tu vēlēs iegūt jaunus draugus, jaunu pieredzi un kontaktus, tad droši nāc uz Jilu. Es ceru, ka tagad jums ir lielāka saprašana par to, kā šo projektu izveidot un kur ar viņu doties. Ja tu baidies vai arī neesi pārliecināts, tici man, nebaidies, tas nav tik sarežģīti. Vienkārši ieguldi nedaudz darbiņa un tas sapnis tiks piepildīts. Trešais punkts ir pats labākais, jo beidzot tu vari izbaudīt visu to, uz ko tu esi gājis. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi arī pašizaugsmei un tas ļoti palīdz kļūt par mērķtiecīgāku un pozitīvāku cilvēku, jo ir svarīgi, lai katram cilvēkam dzīvē būtu kāda jēga. Un šīs jaukās tāds mēs arī beigsim šo pirmo video, šajā video sērijā. Es ļoti ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums ir kāda ideja, par ko mēs varam parunāt nākamajā video sērijā, droši dodiet ziņu par to komentāros. Ja tu vēl neesi mana kanāla abonētājs, noteikti abonē manu kanālu, lai redzētu un nepalaistu garām visus mans jaunos video. Kā arī, ja tev patīk šis video, tad var nospiest arī laiku. Nu tad ko, paldies, ka skatījāties, un tā, čau!